Bija tā, ka es strādāju vairākus gadus celtniecībā, un man ļoti trūka maizes. Un es te nekur nevarēju nopirkt nekādu rupmaizi, visu tā šausmīgi mīkstās, indīgās, baltmaizes un vispārējais. Un tad vienu dienu, tā, kad es dabūju otro vai trešo reizi alerģiju tev uz pieres no maizes, es sapratu, tā ir maize, baltmaize. Es izgāju ielā, vienu dienu es cepšu savu maizi. Pēkšņi manai meitai radās ideja. Nu, tagad stāsti tu. Nē, es vairāk kārt biju braukus ciemos pie tēta uz Hongkongu. Un tad teica, vienmēr sūdzējās, ka viņam no tās maizes, baltmaizes pat esot kaut kāda alerģiska reakcija bijusi. Nu, tur visādas ķīmiskas, visādi balinātie milti, viss kaut kas. Un tad es pārvācos uz Hongkongu, un es gāju pa lielveikalu un redzēju, ka izpārdošana grāmatu veikals. Ka viņš taisīsies ciet un viss izpārdošanas iekšā, un tur vienkārši tā priekšā stāv sourdough grāmata. Ierauga, ja? Vai skābmaize latviski laikam pareizāk būs. Es tā redzēju Rīgā uzraksts skābmaize, nevis ierauga maize. Es nopirku šo dāvanu, uzdāvināju tētim. Es saku, nu reku cep. Un mums ir bilde tieši vēsturiski, kur viņš Ziemassvētkos, Meglis viņam bija, ka viņš tur to grāmatu. Un tad tētis sāka eksperimentēt un cept. Un lēnām sāka paziņām iedot pagaršot. Nu, un tad paziņas prasa, vai nevar pasūtīt to maizi. Un tā lēnā garā mēs sapratām, ka interesē cilvēkiem šī maize, jo, protams, ka paralēli tam visam stāstam tos health benefits, jā. Un ka tas ir veselīgi, un ka tas ir tāds skrupis, kurš viss izskrubē iekšā un viss no ierauga, no baktērijām, viss, kas labi un cik slikti ir tā maize ķīmiskā un milti kādi. Un visu. Un tad sākās ar maziem pasūtījumiem, kur mēs vienkārši parastā papīrā ar striķīti satinām un vedām cilvēkiem Tagad, uz mājām to maizi. Pirmo rupmaizes izcep man arī vēstures bildi, kur man mazā meitiņa tur to klāja rokā. Mēs katrs pagaršojam, visi teica, jā, labi, es izmetu ārā visu lielo klāju. Briesmīgi tā. Tas bija pirmais klūts, un tad es biju ļoti nepacietīgi. Stūrgalvīgs un neatlaidīgs. Un, jā, sāk pašam garšot un sāk lēnām garām draugiem kaut ko pārdeva. Un tā evolūcija, normāla evolūcija, kā tam ir jābūt, kā tas produkts rodās. Un tad no tās receptes, ko es paņēmu, es mācījos no YouTube visu un no grāmatām. No grāmatām lasu to receptu, tur tas viss ir. Bet YouTube un it sevišķi krievu valodā. Tur viens krievs, kas aizbrauc uz Vāciju, jau tur 10 gadu dzīvo. Viņš paņēma to laiku Padomju Savienības standarta maizi, kur šitāda grāmata, ja? Viņu uz 4 dienām tā rupmaizi, 4 dienas viņa cēpa, kādreiz Padomju Savienībā šī maizi. Un viņš reducēja to uz 2-3 dienām. Un pa YouTube soli pa solim. Un es iemācījos pēc tā. Tā bija vislabāk. Ne angļu valodā, latviešu vispār nekā nav. Bet es atļaušos piebilst, ka mans tētis ir patiesībā kontrabasists, kas 25 gadus orķestrī kā koncertmeistars nospēlēja. Viņam ļoti tālu. 26 gadus. Viņam bija ļoti attāls saikne ar maizi, bija kā tikai viņa ēst. Un tas arī ir brīnišķīgi, ka kontrabasists iemācīsies laikam jebko, bet nekurš, kā teikt, neiemācīsies spēlēt kontrabasu. Mūziķi tā saka, ka mūziķis var iemācīties visu, bet ne katrs var iemācīties mūziku. Tad mums tagad ir 8 gadi beķerējai, un mēs izlēmām, ka beķerei būs plant-based, vegāna, lai pilnīgi visiem cilvēkiem ir pieeja šiem produktiem. Mēs nelietojam olas, mēs nelietojam pienu, sieru. Mums likās, ka mēs tad būsim plašāk pieejami, jebkuram, kam ir alerģijas, arī reliģijas visādas, un budisms ir, un kādas tik nav vēl reliģijas Hongkongā. Un tā mēs arī turpinājām šo. Mēs
nav jau tikai sākās viss ar rupmaizi, bet mums principā ir ļoti plašs produktu klāsts ar itāļu čabatām. Franču maizi mēs necepam, lai tās paliek frančiem. Franču beķerējs ir pietiekoši Hongkongā. Arī čabats Arī nav picas īsti. cepam. Mūsu stilā tā maize ir. Viņa nav īsti, arī mums viņas nav salckābās maizes, bet mums ir rupmaize un ar dzervenēm un valriekstiem, kas nav īsti tik ļoti latviski, bet mēs tā kā cenšamies būt interesanti un lai garšot visiem. Un tad vēl vienā no pilsētiņām Hongkongas mums arī ir veikals, kur mēs piegādājam šo maizīti, un tur izķer mums vairāk, un tur ir tieši vietējie hongkongieši, tur nav Ziniet, ekspati, nav valsts. es jums pastāstīšu. Jūs noteikti teicāt, nu kā tā latvieši ēd to rupmaizi un kā mēs te dzīvojam. Mēs jau nevar apēst to daudzumu, ko es izcepu. Ja? Tiem gadiem, un mēs iekūpam, un ir pastāvīgā klientūra. Ir šāds kāds blogeris ieklīst un padod kaut kādu, tad saskrien atkal. Mēs esam 8 gadus top 5 labākā beķerēja Hongkongā ar visu to. Jā, Starp turamies monstriem. pozīcijā. Jā, starp visiem lielajiem, un mēs nekad īsti nevienu neesam meklējuši, lai reklamētos visi paši pie mums brauc. Visiem ir interesants šis latviešu stāsts, šis kontrabasists, kas cep to maizi, mistiskā Latvija, un tad par mums ir taisīts gan filmiņas, foršas, profesionālas un visāds, gan intervijas, gan radio intervijas, viss kaut kas, un ir bijis tā, kad es nedzīvoju vairs Hongkongā, es Covid laikā aizbraucu prom. Un tā, kad es vēl dzīvoju Hongkongā, es aizbraucu uz centru, iegāju vienā kafēnīcā, un bārmenis saka, tu neesi tā no tās beķerejas maize, un pat šitā atpazīst lielajā Hongkongā, kur ir 8 cilvēki. Mēs esam diezgan lepni. Pie mums piestāja drīzāk ceļojot latvieši tādi, kas ir atbraukuši uz Hongkongu un zina par mums, viņi atbrauc pie mums ciemos, un tad ir patīkami visādi, tad bija arī sportists kaut kāds basketbols, tikko bija. Jā, mums ir tieši tas interesantākais ir, ka tā lielākā klientu plūsma ir no vietējiem hongkongiešiem. It sevišķi veikaliņš, kurā mēs piegādājam mūsu veikaliņš, no kurā mēs uz vietas necepam, bet mēs no ceptuves vedam. Un pārdevēja mums tur arī ir vietējā hongkongieta, un viņai ir savu klienti. Un viņi, maizi izpērk tēt no pusdienlaika viss cauri tukšu Pēcpusdienā, jā. Sestdien, svētdien nevar piecept. Tā tie pirmie gadi tiešām bija par to, ka tik kaut kur piedalīties, ka tik, lai mūsu vārdu zina, tad tagad jau visi mūs zina, un tad arī tas Instagrams arī nav tik ļoti jāliek katru dienu bildes un jāreklamējās, ka, mums tagad es joku pēc uztaisīju blogu Maize Bakery Diary. 64 gados negribas strādāt vairāk vienkārši. Un tur cilvēki, man liels paldies, šausmīgi atbalstu, milzīgi. Man sieva Jantī, kas strādā, viņa saka, nē, tu nestrādās, es negribu mājās sēdēt, es strādāšu, es cepu maizi. Un paieņemam darbā vēl vienu indonēzieti, legāli pieņemam ļoti foršu puiku. Tad atbrauc sievas draudzene. Un tad viņi 3 ņemās, un es tagad skrienu, filmēju, daros un pērku produktus. Visās tāds. Bet tā ir ļoti liela laime, ka var atrast cilvēks, kuriem uzticēt, jo man liekas, ka pats lielākais šķērslis parasti ir nodot kādam un atpūsties. Beķerēji vispār, viss tas ir tāda liela ģimene, tas community, to varētu nosaukt Taimē Tuka ciemats, kurā atrodas beķerēja. Visi cilvēki viens otru zina, visi restorāni viens otram palīdz, vienam tur beidzās tās tomāti vai kas aizdod. Visi tāds saliedēti, viena iela šeit ir, ieliņa, kur atrodas tā ir viena iela, 20 restorāni, viens pie otra blakus. Nosaukumu arī mēs gribējām saglabāt latvisku, un izrādās, ka sanajā prūšu valodā maize rakstījās tieši šādi ar igreku. Tad mēs no turienes ieguvām to nosaukumu. Kaut gan daudziem liekas, ka tas ir mans vārds, jo, kad man rakstam, hello, my Jā, man arī Mr. Maize, how are you? Ideja un process visi pareizi, tas, kas rakstīts, bet visi grami. Katrā vietā milti ir savādāk mitruma. Ingredienti savādāk, ūdens ir savādāks. Ja jūs mainīsiet lēnām visas tās proporcijas, tad beigās tā būs jūsu maize. Es gatavošana ir viens, bet cepšana kā tāda, gan kūkas, gan maize, ir viena liela ķīmija. Tur viss ir uz ķīmiju
reakcijām un uz baktērijām un uz izeivielām, kādas viņas ir un proporcijām un katram, un vēl ņemsim vērā to, ka katram tā garša būs savādāk maizē. Jūs varat izmantot vienu to pašu recepti, bet telpā baktērijas katram ir pilnīgi citas. Rokās jūsu baktērija ir pilnīgi cita, no tā rodās šī garša un ķīmiska reakcija. Senie latvieši gatavoja maizi tā. Tad, kad saimniece sāk mīcīt mīklu, un viss izdzina ārā. Neviens nedrīkstēja, viņi tur savus svētvārdus stāstīja. Tam sāk, un mīkla bija jāmīt tā, ka sienas suvīs. Jā. Un tad, kad viņi bija izmīcījusi un sataisījusi kukuļus, tad viņi lika spēka zīmes katrai maizei virsū, parunāja ar viņu, apmīļoja, un tad viņi cer. Un tā abras parasti ir cik 100 gadus vecas, kur visas vecās baktērijas saklabās. Viņas netiek mazgātas, viņas netiek aiztiktas, viņas ir tieši sakasnis, jā, viņš uzlēja siltu ūdeni, atmirs un tad ar tādu kasēkli nokasot, tas ir nākušais ieraugs. Jā. Bet vēl arī fakts, ka laikapstākļi, tad, kad ir negaiss, mīkla, iet pa gaisu, pieņemsim, ir bijis tēt, kad ir augstāks laiks, siltāks laiks, negaiss, taifūns, jā. Gaisā ir apmēram 120 sugu raugu baktērijas. 120 sugu gaisā. Un tad, kad jūs ieliekat burciņā ūdeni, 100 gramu miltus, un samaistat, tad tās baktērijas iet iekšā un sāk uzdzīvot. Nu, tu viņu audzē, lai viņš paliek lielāks, izmet ārā pusi, un pēc 7 dienām tu esi izaudzējis jau gatavu kultūru. Tā ir, un tagad tu vari sākt cept maizi. Tad, kad ieraugs ir gatavs, viņi ieliek leduskapī. Citādāk viņš saskāps. Baktērijas aizmieg, un tur ir. Jums vajag cept maizi, jūs paņemat zinām daudzumu no turienes ārā, uzcepat savu maizi, un atkal pie tās mātes pieliekat tik daudz miltus un ūdeni, cik jūs paņemat atpakaļ. Un atkal ieliekat leduskapī, un viņš atkal lēnām uzrūks, un tur viņš stāv. Nu, man ir laikam vai 6 gadi ar baktērijām. Tu kaut kad biji asaras, mums bija kaut kad nomira, jā. Vai nomira. Es pieliku kaut kādu cits milts un nobendēju. Tur laikam bija ķīmija klāt kaut kāda baiga. Mums jau negāja viegli sākumā atrast tās sastāvdaļas, tos īstos miltus, visu, ko likt raugu, kur dabūt. Es varu pastāstīt, kāpēc. Tāpēc, tad, kad es studēju maizes cepšanu, es izprintēju kaut kādus 50, 60 vai pat 70 lapas par miltiem. Un pēc 3. lapas, ko es izlasīju, aiztaisīju ciet, un es nekad to grāmatu neatvēru. Tā ir tāda ķīniešu ābets, nenormāli, un tāpēc es paļāvos tikai šitie milti neder, šitie, un gadiem, nu tad tagad es atradu. Jo mēs taču skatījāmies, Facebookā bija tās maizes cepēju grupas, un tur kaut ko par procentiem, ūdens daudzījumiem, un es domāju, es kaut ko zinu. Tā, viss šitais nav mums. Mēs cepam tā, kā mēs cepam.